Sveiki! Tātad man bija nodoms šonedēļ dalīties ar jums par savu pieredzi, kas man ir bijusi pēdējo 3 mēnešu laikā saistībā ar MS. Un es sapratu, ka video formāts man būs daudz ērtāks, jo tas ir vienkāršāk un var tomēr vairāk izstāstīt. Pēc manas mīmikas jūs arī varat daudz ko nolasīt. Un ir tā, ka novembrī pamazām sākās tāda kā apātija. Es arī ļāvos mieram, pārdomām. Tāds arī bija mans novembra, tāda bija arī mana viena novembra ziņa par to, kā es skatos laukā pa logu, klausos meditatīvu mūziku un pārdomāju dzīvi. Un decembrī tieši tuvāk Ziemassvētkiem tas viss pārauga spēcīgā bezspēkā. Jā, man bija grūti. Es pat palūdzu doktorēji mūsu visiem labi zināmo medrolu, jā, aizgāju sistēmām un vienkārši pieņēmu savu realitāti. Protams, es biju dusmīga, es biju nelaimīga, bija šī te bezpalīdzības sajūta, un plus vēl ir Ziemassvētki, un visur skan tās dziesmiņas, un visi tur kaut ko skrien pilniem groziem, pilniem maisiem ar dāvanām un dāvanu iesaņojumiem papīriem. Protams, tu to pamani, bet liekas, es izdarīšu minimumu, jo es vienkārši vairāk nevaru. Un es ļāvos šīm te sajūtām, šai te bezspēcībai, un jā, es viņas atļāvu sev. Tas man bija pirmo reizi tā, jo pārsvarā citas reizes es biju ļoti dusmīga un ļoti pati sevi vēl vairāk ievainoju tajā savā sliktumā. Un tad, kad es izbrīvēju laiku tikai vienīgi sev, es nedarīju neko. Es vienkārši gulēju savā milzīgajā stūra divānā un ļāvu sajust to notirpumu, to bezspēku, to, nezinu, varbūt kaut kādā veidā depresiju, jo kā tur ārā notiek Ziemassvētki, visi ļoti priecīgi, bet es te sēžu un neko nevaru, un kā es vispār piparkūkas cepšu ar bērniem kopā, un es tikai visas tās sliktās domas gaiņāju prom. Un tas, par ko es esmu lepna par sevi, kā jau es pirmdienas ziņā arī biju ierakstījusi, kad man ir hobijs, es to tiešām saucu par hobiju, saprast, kas tad ir prāts, kā tas darbojās, kā tas var mūs sāpināt, bet tajā brīdī, kad mēs to ieraugam, tad viņa spēks mazinās. Jo tad tu saproti, viņš mēģina kaut ko, bet es to negribu. Un tad tu vienkārši tā kā laid garām to, vai vienkārši neļauj, lai tās domas, kuras viņš tev raida, viena doma, otra doma, trešā doma, lai viņas tev iesakņojās, jo tā ir kā sēkla. Atliek viņai te iesakņoties, tu sāc par viņu domāt, tu sāc par viņu uztraukties, tu sāc no viņu baidīties, un viss, viņš ir panācis savējo. Līdz ar to es varu teikt, ka tas, ko es esmu uzzinājusi par prātu, dažādas tehnikas esmu izmēģinājusi uz sevi, kas ir viena no tām ir meditācija. Jā, un līdz ar to šo te savu decembra gada noslēguma grūtumu esmu ļoti labi pārvarējusi. Jā, un ir vēl viena būtiska lieta, ar kuru man gribās jums padalīties. Es sev uz Ziemassvētkiem kaut ko uzdāvināju, jo tajā grūtumā, sēžot savā divānā, es pārcelēju savu pagātni un domāju, ko tad es tādu esmu darījusi, kāpēc man šobrīd ir tik slikti. Un es sapratu, ka, protams, tas tie gandrīz pēdējie 2 gadi, jo tūlīt manam jaunākajam dēlam būs 2 gadi, viņi ir bijuši grūti, viņi ir bijuši izaicinājumi pilni, un it sevišķi tas ir otrais bērns manā ģimenē, un vecākais dēls nav bijis baigi priecīgs par to un ir izrādījis savas emocijas un neapmierinātību par to, kas man kā mammai bija milzīgs stress un spriedze. Attiecīgi bezmiegs un vienkārši enerģijas trūkums, kā rezultātā es nespēju par sevi parūpēties tā, kā es varēju par sevi parūpēties pirms man vispār ģimenē bija ienākuši bērni manā dzīvē. Un tad es ieraudzīju tās lietas, kur es esmu izlaidusies vai
diezgan objektīvi izlaidusies, tāpēc, kad man bija vienkārši grūti to izdarīt. Un kā jau es minēju, kad man nav šī te atbalsta persona, aukle, man ir mamma, kura retu reizi atbrauc uz Madonu, viņa var palīdzēt, bet to es neskaitu kā tādu lielo palīgu. Un es ieraudzīju, ka es esmu ļoti daudz ko ēdusi to, ko nevajag, kad es esmu tādā enerģijas mīnusā kaut kādu resursu, un es zinu, ka to enerģiju var dabūt caur pārtiku, un tāpēc es sev uz Ziemassvētkiem uzdāvināju Latvijas zinātnieces, uztura pētnieces Silvijas Ābeles GAPS programmu, iespējams, tu par viņu esi dzirdējis, un sākām 2. janvārī, viņi ir uz 3 mēnešiem, marta beigās viņi beidzās, un jā, es esmu priecīga un gandarīta par to, kad es sev uzdāvināju šo te programmu, jo tur ir ļoti, ļoti daudz informācijas, to, kur es jau ļoti daudz ko biju zinājusi un lasījusi, tieši pateicoties manai diagnozē, es vienkārši pētīju un lasīju par šīm te uztura lietām, un ir forši, ka viņa to atkal paceļ manā apziņā atkal un stāsta par tām lietām, un tiešām viņa arī dalās ar, teiksim, zinātnisko, teorētisko bāzi tajā visā, un tas foršākais ir tas, kad esot tajā grupā, tu vienkārši automātiski tevi ievelk iekšā, un tu uzreiz gatavo, un tu atsakies no tiem produktiem, kā piemēram cukurs, nē, kvieši, nē, graudaugi, nē, es domāju, kviešu milti un graudaugi, protams, jā. Un tu vienkārši, nav variantu, tu vienkārši lec tur iekšā un tu vienkārši gatavo. Par to es vēl noteikti runāšu, un gribu piebilst, ka tā nav reklāma, es viņus nereklamēju, viņi man par to nemaksā, vienkārši es esmu darītājs, un es noteikti negribu atkal atgriezties, negribu vēlreiz piedzīvot tādu decembri, kāds man bija pagājušais decembris, un tāpēc es kaut ko daru. Ja? Es esmu darītājs, cīnītājs, un īstenībā arī mana MS biedrība ir par darīšanu, par ieraudzīšanu un par būšanu veseliem. Tāpēc uz šīs nots es beigšu, jo garus video parasti neviens neskatās. Paldies, ka tu noklausījies. Un ja tev ir kaut kādi jautājumi, tad droši man var uzdot. Es tikai priecāšos uz viņiem atbildēt. Tāpēc šodienai paldies un lai laba veselība!